Labvakar, mīļie radioklausītāji! Prieks būt kopā ar jums šeit vakara svētbrīdī un iesāksim to ar īsu lūgšanu. Mīļais debes Tēvs, mēs pasakamies par Tavu žēlastību, par Tavu labestību, ko dāvā mums katru dienu, ka Tu vadi mūs pa taisnības ceļiem, ka visa mūsu dzīve Tavās rokās, mēs padodamies, mēs atdodam visu savu dzīvi, lai Tu to vadi. Un mēs pilnībā paļaujamies uz Tevi, ka Tu esi labs Tēvs, ka Tu par mums parūpēsies un kā Tu arī esi mums mācījis lūgt, lai nāk Tava valstī, lai notiek Tavs prāts, kā debesīs, tā arī ir zemes, arī mūsu zemē Latvijā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un šodien es gribu parunāt par bailēm un par mīlestību. Bailes vai mīlestība, tas ir tādas divas lietas, kas var vadīt mūsu dzīvi, teiksim tā. Mēs esam vadīti vai no bailēm, vai arī no mīlestības. Ir divi spēki, principā. Mīlestība vienmēr konfrontēs bailes, un bailes vienmēr uzbruks un pazeminās mīlestības spēku. Šie ir divi spēki, kas principā cīnās bailes pret mīlestību kā tumsa pret gaismu. Dievs jau ir uzvarējis, bet vai mēs tam pa īstam noticam ar visu savu apziņu, sirdi, ar prātu, un bieži vien par to ir liela cīņa, ka Jēzus visu ir paveicis pie krusta, ka tas bija pilnīgs, perfekts, ideāls Dieva jēra upuris, kas tika upurēts par katru vienu no mums ar mūsu grēkiem, un ka Dievs ir uzvarējis vēlnu, Dievs ir uzvarējis grēku, Dievs uzvarējis ir tumsu, un ka mūsu apziņa to pieņem, ka tiešām tas tā ir noticis. Un vissliktākās bailes, protams, ir bailes no paša Dieva, jo tas aiztur cilvēkiem mums, man, tev, tuvoties Dievam, jo, ja bailes rodās no Dieva, tad mēs vienmēr bēgsim no Dieva un izvairīsimies būt viņa tuvumā. Kā rakstīts Jāņa 1. vēstulē, 4. nodaļā no 16 līdz 18, mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Ar to mīlestība pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Šeit mēs konkrēti redzam, ka bailes nav mīlestība. Mīlestība vienmēr dzīs projām bailes. Mīlestība ir tā, kas padzen baiļu garu, padzen šo sajūtu, bailes, uztraukumu, paniku un tam līdzīgas lietas, kas mūsu pasaulē ir ļoti šobrīd aktuālas, ka cilvēki ir daudz stresā, panikā, bailēs, uztraukumos par dažādām lietām un nezin, kā tik galā, varbūt iet pie psihologiem vai lieto kādas medicīniskas zāles, bet principā mums ir tas primārais ir pieņemt šo Dieva mīlestību, ka Dievs mūs mīl, kā arī Jānis raksta vēstulē, ka bailes nav mīlestība, mīlestība aizdzen bailes. Tad viņa mīlestība dzen prom bailes. Un arī mēs atceramies Jāni un Pēteri, šos divus apustuļus, un tur bija, kā es redzu, divi tādi mīlestības stāsti. Pēteris, un tur varētu teikt, tā kā divu veidu kristieši, teiksim, tā kā Pēteris ir tas cilvēks, kas uzsvēra, ka es tevi mīlu, es tev nekad nenodošu Jēzu, ja visi tevi atstās, es tevi neatstāšu. 11 mācekļu klātbūtnē teica visiem, teica Jēzum, ja visi tevi pametīs, es tevi nekad nepametīšu. Un Jēzus teica, 3 reizes gailis nebūs dziedājis, ka tu man 3 reizes aizliegs. Un mēs zinām, ka tas ar tā notikās, bet mēs zinām arī šo Jāņa mīlestības veidu, kur īpaši Jāņa evaņģēlijā Jānis pats par sevi raksta, ka tas ir tas māceklis, ko Jēzus mīlēja. Viņš tik ļoti, Jēzus mīl visus mācekļus, bet Jānis tik ļoti uzsvēra, viņš paļāvās nevis uz to mīlestību, ka es
protu mīlēt Dievu, ka es esmu tas, kas spēj vislabāk mīlēt, ka es esmu visspēcīgāk mīlu Dievu, un neviens cits tā nemīl, kā es mīlu, un ar to lepojas Pēteris, bet viņa dzīvē bija smaga kļūda, kur viņš aizliedz un lamājās, un rupji lamājās, un zvērējās, un lāstus runāja, kā Bībele saka, es nepazīstu Jēzu, un krita grēkā, teiksim tā. Bet Jānis tā kā vienmēr paļāvās uz to, ka Dievs mani mīl. Un tāpēc saku, tie ir tā kā divu veida kristieši. Vieni, kas vairāk paļaujas uz to, ka cik es spēju labi mīlēt Dievu, un otri varbūt tie, kas uzticās, ka cik ļoti Dievs mani mīl, un es paļaujos uz šo spēku, ka Dievs mani mīl, un tā ir mana stiprā klints. Nevis mana stiprā klints ir tas, ka es spēju mīlēt, jo mēs esam cilvēki, mēs zinām, ka mums, kā saka, bieži vien mēs nespējam izdarīt to, ko mēs runājam. Un kā mēs domājam, kā mēs varam, un mēs bieži pakrītam, un mūsu spēks nav pilnīgs, bet Dieva spēks ir pilnīgs, un Dieva mīlestība ir pilnīga. Un pilnīga mīlestība aizdzen bailes, un tā ir Dieva mīlestība. Un Jānis tādā ziņā paļāvās uz šo stipro klinti, Kristus mīlestību, ka Jēzus mani mīl, un ja mēs atceramies, ka Jēzus jau bija pie krusta un sists, un kur tajā brīdī, mēs padomāsim, kur tajā brīdī bija Pēteris. Noteikti, ka Pēteris bija kaut kur nomākts, pārdzīvoja savu pakritienu un noteikti raudāja un domāja, kā tā var būt, bija sērās. Un kur bija atkal Jānis, kad Jēzus bija pie krusta, un mēs zinām, ka Jānis bija turpat pie viņa kājām, pie krusta, un Jēzus pat viņam teica, rekur tava māte, rekur tavs dēls, viņš tā kā uzticēja Jānim parūpēties par Mariju, par savu māti. Tāpēc tas uzsvars, ka Kristus mīlestība spēja vairāk mūs pasargāt nekā tas, cik es spēju mīlēt. Protams, mēs atbildam ar pretmīlestību, bet stiprākā mīlestība ir Dievam pret mums, jo viņš ir pilnīgs, viņš ir svēts, absolūti pilnīgs Dievs, un līdz ar to uz šīs mīlestības mēs varam pastāvēt, un šī mīlestība aizdzen bailes. Jēzus uzvarēja velnu, viņš uzvarēja nāvi, lai mums vairs nebūtu jābūt ar baiļu vergiem. Kā arī ebrejiem 2. nodaļā, 14. 15. pants teikts, bet tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Kā redzam, šeit rakstīts, ka Jēzus pieņēma cilvēku formu, lai iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir velnu. Viņš to iznīcināja. Un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Mēs tad bijām nāves baiļu dēļ verdzībā, un Jēzus to ir uzvarēja pie krusta. Mums vairs nav jābaidās, mēs varam dzīvot mīlestībā. Dievs mūs aicina pasargāties no bailēm Dieva mīlestībā, kad bailes uzbrūk, kur mums slēpties, un tas arī ir rakstīts, mēs zinām, Jūdas vēstulē 1:21, un tur teikts tā, un pasargiet sevi, kur Dieva mīlestība, un pasargiet sevi Dieva mīlestībā, gaidīdam mūsu kungu Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Bībelē ļoti skaidri un tieši runā, ka mēs varam sevi pasargāt Kristus mīlestībā, Dieva mīlestībā, Tēva mīlestībā, un pasargāt sevi no šīm bailēm, no uzbrukumiem un no visas tumsas, kas šobrīd ir pasaulē. Tas ir tas lielākais spēks, kas uzvarēja velnu, tumsu, tā ir Dieva mīlestība, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva savu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Līdzīgi arī mēs zinām, Marta un Marija, arī divi tādi tēli, kas, es domāju, divu veidu kristieši, kas ir mūsdienās, kas uztraucās, skrien, cenšas visu paspēt izdarīt un ir uztraukumā, ir stresā un arī, protams, bailēs un
Un ko bailes rada, ko rada stress, ko rada uztraukums? Viņš rada to, ka mēs sākam tiesāt. Un Marta, es atvainojos, viņa sāka tiesāt Mariju, kāpēc, un arī pat Jēzu, kāpēc Jēzus neko nesaka Marijai, kāpēc viņa sēž un nepalīdz viņam. Un Jēzus, kā no mūsu puses vajadzētu teikt, tiešām, jā, Marija, kāpēc tu sēdi, kāpēc tu nepalīdz Martai? Bet Jēzus pilnīgi radikāli citādāk atbild. Viņš saka, Marta, kāpēc tu zūdies un tā kā uztraucies par daudz lietām, bet ir vajadzīga tikai viena lieta. Un Marijai ir šī lieta. Viņš tā kā uzteic un dod komplimentu Marijai, kas mūsu varbūt prātos liktos neloģiski. Bet Marijai bija šis miers. Marija sēdēja pie Jēzus kājām. Marija ļāva Dievam būt par Dievu. Viņa ļāva, jo Jēzus noteikti runāja, kaut ko stāstīja, un viņa uzņēma šo īpašo ēdienu, Dievu vārdu, un tas ir pats svarīgākais. Tas ir tas būtiskais, ļaut Dievam būt par Dievu, ļaut Dievam būt centrā. Viņa ļauj, ka Dievs ir uzmanības centrā šobrīd, nevis mana skriešana, ņemšanās un darīšanās. Arī mēs zinām, kā notika pirmais Paskā. Tas bija, mēs zinām, Izrēlā, tas atvainojas Eģiptē, kad bija Izrēls, un kur Dievs teica, ka katrs pirmdzimtais mirs šī naktī. Tā bija viena no tām pēdējā mocība, un Izrēlam vajadzēja ar jēra asinīm noziest durvis. Un tur rakstīts, paņemiet no šīm asinīm, apzied abus durvju stābus, palodu namiem, kuros jūs to ēdīsiet. Mēs zinām šo kā tas viss notikās, kad nāve gāja cauri visai Ēģiptei un tur, kur bija apziests ar asinīm, šīs tenderes, viņi gāja garām, bet tur, kur nebija, tur pirmdzimtie mira Ēģiptē un bija liela raudāšana un lielas sāpes. Bet, ko es gribu pateikt, mēs varam iedomāties, piemēram, kā varēja justies šajos namos, kur bija apziestas asinis, šīs palodas bija apziestas ar asinīm. Mēs varam iedomāties, ka kāda ģimene sēž un baidās, un, piemēram, bērns prasa tēvam, vai es miršu, es esmu pirmdzimtais un uztraucās un ir stresā, vai tiešām tas tā būs, vai tiešām mēs nemirsim. Un, piemēram, cita ģimene var vienkārši slavēt Dievu, pateikties, būt mierā un priecāties, pielūgt Dievu. Un liekas, kura no šīm divām ģimenēm izdzīvos, kurai nenomirs pirmdzimtais. Mēs zinām, ka nenomirs abām, tāpēc, ka ja uz šīm stenderēm ir asinis, tad šī nāva paies garām, šis eņģelis paies garām. Tāpēc izdzīvo pat ne no ticības, izdzīvo dēļ asinīm. Jēzus ir mūsu Paskā jērs. Jēzus Kristus ir mūsu Paskā jērs, un mēs principā esam šķīstīti Jēzus asinīs. Mūs neglāb vienkārši ticība, mūs glāb asinis, un kad mēs sakam, ka asinis mūs glāb, Dievs redz mūsu ticību. Tā ir ticība, ka asinis mūs glāb, bet pamatā asinis tika izlietas par mūsu grēkiem, un tas ir tas, kas mūs šķīstīja un glāb. Tas ir pirmais Paskā jērs, tas bija kā salīdzinājums tam, ka nāks Dieva dēls kā Paskā jērs un atbrīvos visu tautu atbrīvos visu pasauli no grēka un no nāves. Un ja uz mūsu sirds durvīm ir šī Paskā jēra asinis, mēs esam pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu glābēju, tad nāve iet mums garām. Mums nevajag baidīties un uztraukties, mēs varam slavēt un pielūgt Dievu un atcerēties, ka Dievs mūs mīl. Ja asinis ir pār mums, jā, mēs varam slavēt Dievu, pielūgt Dievu un iet viņa mīlestībā un iet prom no visiem uztraukumiem un kaut kādām bailēm. Mēs zinām, ka Dievs redz cauri visādām lietām. Viņš arī atnāca, izgāja cauri sienām un visu kaut kam akmenim. Un mums bieži vien arī mūsu sirdīs var būt nelabas domas un arī kaut kādi sirds grēki, bet kad viņš redz asinis, viņš redz tikai sava dēla asinis un to, ko viņš paveic pie krusta. Tas aizkustina Dievu līdz sirds dziļumiem. Ja mēs esam apklāti ar asinīm, tad Dievs, tas ir tas, ka Dievs apklāja mūsu grēku daudzumu, un mēs varam justies droši, ka mēs nenāksim tiesā, jo Dievs ir
mūs atpircis. Principā viss, kas notiek mūsu dzīvē, kas iet caur mūsu dzīvi, kas tiek runāts, darīts, plūst, tas viss tiek darīts vai nu bailēs, vai arī mīlestībā. Vai nu mēs esam baiļu, kā es teicu, vai arī mīlestības vadīti. Tas, kas notiek mums apkārt, ja tas tiek mīlestības vadīts, tas vienmēr atraisīs labo vēsti, prieka vēsti, cels un iedrošinās, bet tas, kas tiek darīts ar kontroli vai manipulāciju un bailēm, tas vairāk norādīs uz tumsas darbiem. Vai darītājs ir baiļu vai mīlestību vadīts, par to vienmēr liecinās tikai, principā, gala rezultāts. Vai nu tiek vests tuvāk mīlošam tēvam, kurš valda debesīs, vai arī uzmanība tiek koncentrēta uz tumsas darbiem, kuri rada vēl lielākas bailes. Dievs caur visai Bībelē runā šo vienu lietu - nebaidies. Viņš Jozuvā teica nebaidies, viņš pastāvīgi saka mums nebaidīties. Viņš to atkārto un uzsver daudz reizes. Jo tas ir tik būtiski, jo tā ir velna taktika, kas mums jāatmasko. Bet tas, ko velns dara caur bailēm, viņš it kā rada, es teikšu, tā kā izmežģīja mūsu kaut kādā, piemēram, pleca locītavā, un tad sanāk, ka mēs šo roku nevaram īsti pilnvērtīgi lietot, jo tās sāp. Principā, kā teikt, tā zaudē savu funkciju. Velns nevar nogriezt, kā saka, mūsu pilnībā bet viņš var caur bailēm apturēt mūsu aicinājumu, mūsu funkciju, mūsu dzīvi, viņš var, kā teikt, iesaldēt. Bailes ir, bailes ir demoniskas bailes, velna bailes, viņas vienmēr sastindzina, viņas aptur dzīvi, viņas bailes liek mocīties cilvēkam. Bailes ir tā lieta, kur, ja mēs tām ļaujamies, tās dod spēku ienaidniekam, tas dod spēku velnam. Ja mēs noticam šiem meliem, mēs tos arī aktivizējam. Un tas, ko Dievs dara, viņš atmasko velna taktikas. Mums nav jābaidās no velna, bet jo labāk mēs sapratīsim velna taktiku, jo labāk spēsim tikt galā ar tām situācijām. Bet tas, kā Dievs dara, viņš saka nebaidies, jo patiesība ir šāda, ka rokas stiep attālumā ir žēlastība, kas mums dāvāta, lai uzvarētu jebkādas bailes. Tāda ir žēlastības daba, ka mēs sastopamies ar šo žēlastību, Dieva labestību, tad spējam uzvarēt savas bailes, kuras mūs dzen tumsas darbos. Jo bailes bijušas mūsos nepazīstot labestību, Dievu tēvu, viņa žēlastību, bet šī žēlastība patiesībā aizdzen prom bailes, ka mums vairs nav jāpaliek baiļu vergiem. Tādēļ tikai žēlastība, tikai Dieva labestība spēja mums dot spēku. Jūs baiļu emocija pats par sevi, es teiktu, tas nav tā kā grēks, bet sadarboties šiem bailēm, tas var kļūt jau par grēku, jo baiļu vadīt mēs sākam rīkoties bieži vien nepareizi, tā kā bērnis, mēs sākam kaut ko kontrolēt un tam līdzīgi. Noliegt problēmu, kā saka, tas nav risinājums. Ar to jāsaskarās, un tā ir jākonfrontē. Jāuzzina, kas ir iemesls bailēm, kādi ir tie meli, kuriem mēs esam noticējuši, jo rakstīts patiesība darīs brīvu. Cik zinām, kas ir patiesība, Jēzus ir patiesība, ceļš un dzīvība. Jēzus ir žēlstības upuris, kas dara brīvu no jebkurām bailēm, un tā arī atbrīvo mūs no jebkādas tumsas. Debesu valstība tiek saņemta, mēs zinām, ka mēs to saņemam kā mazi bērni. Marka 10.15 teiks, patiesi es jums saku, kas Dieva valstī nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Dieva valstī mēs ieejam, esot kā bērni, esot mierā, nevis darbos, vienkārši saņemot, pieņemot to, ieejot dievbērnībā, kaut kas tāds, jau kuru nevis mēs kaut ko tā kā daram, bet kas tikai jau izdarīts priekš mums. Un mums atliek to pieņemt, ka Dievs ir paveicis šo milzīgo svēto darbu pie Golgātas krustā, Golgātas kalnā, un uzņēmis visu šo grēku un atpircis mūs no nāves. Un mums primāri tas ir jāpieņem un jānotic tam, ka Dievs ir paveicis šo darbu, ko neviens cilvēks nevar paveikt. Un tādā veidā mēs pieņemam šo, ka mēs esam Dieva bērni, kā arī mums māca šī Jēzus lūgšana, ko Jēzus mums aicina, mūsu Tēvs debesīs, ka Jēzus saka,
tas vairs nav tikai mans tēvs, tas ir mūsu tēvs. Tas ir Dievs arī ejot prom, ka viņš piecēlās no kapa. Viņš teica, mans tēvs un mūsu tēvs, tā kā jūsu tēvs. Tā ir frāze, ko Jēzus grib pateikt mums, jo pirms tam vecajā derībā Dievu Izraels neredzēja kā tēvu, viņš redzēja vairāk kā Dievs cīnītājs, Dievs ārsts, Dievs dažādi šie vārdi Dievu, bet Dievs tēvs to atklāja tikai, mēs zinām, dēls, Dievs dēls. Dievs dēls atklāja to, ka Dievs īstenībā ir mūsu tēvs un kā Bībelē teikts, ja jūs ļauni protat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk debesu tēvs nedos mums šīs labās lietas, svēto garu un visu to labo, ko viņš vēlas mums dot, ja mēs noticam tam, ka Dievs ir labs un mēs pieņemam šo Dieva labestību, Dieva mīlestību, un kas aizdzen no mums visu tumas, visas bailes, un mēs varam staigāt gaismā, nevis tumsā, un staigāt zem viņa žēlstības, un nes žēlstību šai pasaulē, kurai tik ļoti vajadzīga šī vēsts par Kristu, ka mūsu grēki ir piedoti, ka Dievs ir Golgātā paveicis pilnīgu darbu, un ja viens, kas piesauks viņu vārdu, tiks glābts, tiks pilnībā glābts un no tumsas pāries gaismā, no elles aizies uz debesīm.